Mēs atbalstam Aleksēru Jāncelu. Viņš 2011. gadā izcīnīja iespēju piedalīties Olimpiskajās spēlēs kopā ar Kristu Strāmi 200 metru disciplīnā. Viņš ir bijis izcilnieks jau vairākus gadus, gan Latvijas čempionātos, gan pasaules un Eiropas. 2009. gadā Eiropas čempionātā 500 metru smaiļošanas distancē viņš ieguva 1. vietu. Bet 2010. gadā Latvijas Republikas čempionātā 200 metros arī ir 1. vieta. Un jau arī 2010. gadā pasaules studentu čempionātā viņam arī ir 1. vieta. Mēs atbalstam labākos. Ko lai skaisti tev novēlam tādam izcilam latviešu sportistam? Sūro ūdens sportu mēs saprotam, tādēļ sekojošo tev novēlam. Tos 200 metrus tu noērē tā, lai bailes un vājums tik pretiniekā. Lai pavējš būs stipri, kā nekad rokas mauc, kad pa Temzas upi tava kanoja trauc. Tad uz piedestālu tavu vārdu, lai sauc un šādu zelta vērtību.